Patreiz atrodamies uz principā objekta galvenās sastāvdaļas. Tā ir dzelzbetona ceļa plātnes nobrauktuve operatīvajam transportam pie jūras. Un varētu teikt, ka šis arī bija pats sarežģītākais objekta izbūves mezgls, jo par cik šī te ir piejūras dabas zona un apkārt ir Latvijas valsts meži, precizitātei bija jābūt ļoti augstai, lai mēs iekļautos projektam atvēlētajā robežā un izbūvētu šo te ceļu, pa ko mēs varētu tālāk arī nokļūt pie jūras. Mēs atrodamies nobrauktuves pašā galā pie jūras, kur ir izbūvēts apgriešanās laukums operatīvajam apkalpes transportam. Un šis te pats posms līdz jūrai ir aptuveni 150 metrus garš, neieskaitot apgriešanās laukumu. Un kopējais, tā var teikt, ceļa klātnes izbūvētais svars, kas ir apmēram 450 tonnas dzelzbetons šeit ir iestrādāts. Projekta izbūves laikā ne tikai bez seguma izbūves papildus arī labiekārtojām pie jūras dabas parkā teritoriju bērnu rotaļu laukumiem. Un, kā šeit var redzēt, fonā ir dažāds aprīkojums, dažādu vecuma grupām. Un kopumā pēc ražotāja aplēsēm šeit var šajās rotaļu elementos droši vienlaicīgi spēlēties līdz pat 50 bērniem. Bet, kā jau tas ir informatīvajā plāksnē arī minēts, tad atbildība, protams, ir jāuzņemas pašiem vecākiem. Papildus šiem te labiekārtotajiem rotaļu laukumiem pat blakus arī esam uzstādījuši nojumi ar atpūtas krēsliem, kur relaksēties pēc jūras peldes vai arī vienkārši apmeklējot šo vietu. Un ir padomāts arī par velosipēdu transporta izmantošanu. Ir uzstādīts papildus velosipēda apkopes stends, kas atrodas tepat netālu pie galvenā stāvlaukuma. Tā kā gājēji, gan riteņbraucēji, gan autovadītāji laipni gaidīt šeit, lai atpūstas.